mūsu spēka vīri Latvijas. Nu, protams, pieredze krāja un ar katru reizi Didzis startē ar vien labāk un labāk. Protams, šis vingrinājums arī ir pirmo reizi Didzis dara kaut ko tādu. Nu, viņš pat treniņos to nav darījis. Līdz ar to, protams, viņam ir grūti, bet nu, es redzu, ka viņš tiešām ir sakrājis šo pieredzi jau pietiekoši. Un viņš vairs nav tāds uztraukums, kā varbūt bija pirmajos posmos šajos Latvijas čempionāta posmos spēka vīriem. Nu ko, bet 30 sekundžu robeža ir sasniegta un 34,34 sekundes nebūtu. Nav slikts rezultāts. Patiesībā priekš Didzis Zariņa ļoti cienīgs rezultāts. Nu, Mareks Jākapsons, nu viņam kādreiz bija tiešām ļoti spēcīgs satvēriens. Nu, šoreiz tikai 38, 36, jā. Nu, ar ko atbildēs mūsu ciemiņš no Lietuvas, Nerijus Ļobikas. Pārsvarā tieši igauņu un somu sportisti ir ļoti spēcīgi šajā vingrinājumā. Nu, Lietuvas sportistiem nes to tā kā manīs. Nu, pavērosim, varbūt Nerijus ir izņēmums, jo tieši Baļķis ir tas, kas ir ļoti spēcīgs tieši Lietuvas spēkvīriem un nepavelti. Ir 3 dalībnieki Lietuvā, kas ir cēluši 190 un smagākus kilogramus smagus baļķus. Un arī pasaules rekords pieder nevienam citam kā Židrūnam Savīckam. Nu, un šajā vingrinājumā tiešām nekad tā Lietuvas sportisti nav izcēlušies starptautiskajā arēnā. Nu, pašlaik ir ļoti labs sākums. Nu, pavērosim. Pagaidām pat nekādas trīcēšanas, nekādas pazīmes neliecina, ka tūliņ izslīdēšies mašīnas no rokām. Un kāds būs rezultāts? Tuvojas, un pavisam nedaudz viņš pārspēja Oskaru, un viņš izvirzās otrajā vietā Nerijus Ļobikas. Un tā, kā nākamais Dainis Zāģers, jā, tikai 28,56 sekundes šajā otrajā Vivacolor automašīnu turēšanas disciplīnā. Jā, nu redzam, ka nav apmierināts. Un Artis Plīvda. Artis pirmajā vingrinājumā palika 3. Tātad vēl 2 dalībnieki startēs. Nu, un skatīsimies, protams, ka atbalsts spreiļos jūs paši dzirdat. Gan pelmeņu piegādātāji, gan draugi no tuvākām un tālākām kaimiņu mājām atbalsta. Jūs redzat, nu, tas ir papildus motivācija, papildus stimuls. Un, protams, kad Artis darīs visu, lai nepieviltu savus atbalstītājus, bet vai spēks viņam pietiks? Ļoti kaislīgs atbalstītāju atbalsts. Nu, tiešām, un skatāmies, kā arī Artis ir jaunu papildus elementu savā ārējā izskatā. Viņš ir uzkrāsojis laikam uz matiem preļu simbolu, bet mēs tā arī neesam nekad noskaidrojuši, kas tad tas ir par putnu. Nu, jā, nu, viņš tiešām īsts preļu patriots. Un nu, pagaidām viņam vēl ir jātur vesels 10 sekundes, lai pārspētu Rolandu Fersteru. Nu, grūts uzdevums. Mēs redzam, kāda piepūles sviedri tek kā somu pirtī. Artis skatās uz rokām un tur, un viņš pārspēja. Viņš pārspēja Rolandu Fersteru. Tagad tev jāizstāsta, kas tev ir uz pakauša? Preļu gerbonis, krauklis. Aha, skaidrs. Mēs ļoti ātri to noskaidrojām. Burtiski pēc nākošajā minūtē. Nu ko, Marekam nav viegls uzdevums, ļoti liela atbildība. Viņš ir Latvijas rekordists šajā vingrinājumā, viņš ir līderis kopvērtējumā Latvijā. Nu, vai viņš spēs nest šo nastu? Nu, tiešām šī sezona ir izvērtusies ļoti veiksmīgi Marekam Leitim. Un tagad viņam ir ļoti labas iespējas vēl labāk nostiprināties līderu trijotnē pēc šī vingrinājuma. Nu, ko, jā. Nu, bet tie 2 rezultāti, ko uzrādīja Rolands Fersters un Artis Plīvda, ir vienkārši abrīnojami rezultāti. To turēt minūti mašīnas, tas ir, nu, lielmeistaru rezultāts. Nu, ko, Mareks jau tuvojas 40 sekundžu atzīmē, līdz labākiem rezultātām vēl ir 20. Pārsteigums, jā. Kaut kas nav Marekam. Šitas rezultāts viņam var patraucēt, iescīnīt ļoti labu vietu vispār kopvērtējumā. Un Ivars Kazeļņiks, jā, 33,44. Nu, Ivars saka, ka pietiek. Nu, redzēsim, vai tas būs pietiekoši. Un tā šī vingrinājuma uzvarētājs. Vienīgais no dalībniekiem, kas noturēja mašīnas ilgāk par 1 minūti. Lūk, arī visu dalībnieku rezultātu. 50 sekundes Rolandam Fersteram, Nerijus Ļobikas 3. vietā, Oskars Brugemanis 4. Mareks Leitis, Mareks Jākapsons attiecīgi 5. 6. vietā, Didzis Zariņš 7. Ivars Kazeļņiks 1. vingrinājuma uzvarētājs tikai 8. vietā, Dainis Zāģers 9. un Māris Blumfelds pagaidām pat 10. vietu. Nu, pēc kopvērtējuma 3 punktus no visiem ir atrāvies Artis Plīvda, Mareks Leitis saglabā 2. vietu un mūsu ciemiņš no Lietuvas ir izvirzījies 3. vietā. Jā, un Dainis Zāģers ir tikai 8. vietā. Un 1 punktu no viņa atpaliek Didzis Zariņš.
Tā kā, nu, ļoti interesants ir sākums mūsu šīs dienas sacensībām. Un trešā disciplīna siltums jums mēši. 380 kg smagi mēši, 20 metri, nu, 60 sekundēs. Un tātad, pirmie startē iepriekšējā vingrinājuma attiecīgi 10. un 9. vietas ieguvēji Māris Blumfelds un Dainis Zāģeris. Jā, nu, labs garas stāvoklis, neskatoties varbūt ne uz tik pārāk veiksmīgo startu. Pirmajos divos vingrinājumos ir gan Mārim, gan Dainim. Un paskatāmies, Māris panāk Daini, neskatoties to, ka viņš sāka ļoti, viņam sākums bija neveiksmīgs, un viņš apsteidz Daini Zāģeri, jā. Ne, nu, viņš nav pārāk apmierināts, Māris. Ne arī Dīdis. Nu, arī šie dalībnieki ir ļoti labā garas stāvoklī, gan Dīdis Zariņš, gan Ivars Kazeļņiks. Nu, tas priecē, neskatoties uz ļoti ekstremālajiem laika apstākļiem. Nu, tas ir bīstam šādās laika apstākļos startēt. Nu, mūsu sporta dalībnieki un sacensību dalībnieki, neskatoties tiešām uz ļoti karsto laiku, startē. Un Ivars uzrāda fenomenālu rezultātu. Fenomenāls rezultāts Ivaram Kazeļņikam. 12,71. Jā, nu, tas ir tāds rezultāts, ko būs grūti pārspēt pārējiem dalībniekiem. Nu jā, nu ņemot vērā, ka iepriekšējā vingrinājumā Ivars ierindos tikai 8. vietā, nu viņam jādara viss iespējamais, lai noturētu savas līderu pozīcijas, kuras viņš ieguva pēc pirmā vingrinājuma. Un tagad kā nākamie. Mareks Leitis, nu kā vienmēr, kā lokomotīva patiesībā, lai arī cepuri viņam uz acīm ir, nekur viņš nenoslēpsies no mums, mēs viņu atpazīstam pēc šīs te lieliskās un ātrās gaitas, bet Ivaru Kazeļņiku viņam neizdodas pārspēt 16,82. Jā, nu karstums ir pamatīgs, jo parasti nekad Mareks neliek cepuri, tā kā, nu, šoreiz tiešām laika apstākļi ir tik grūti, kad arī Mareks sāk izmantot papildus iespējas izmantot cepures. Nu, šis interesants pāris. Oskars Brugemanis un Nerijus Ļobīkas auguma parametri ļoti līdzīgi. Nu, kā veiksies tieši šajā vingrinājumā ar nēšiem, jā, nu, Nerijus, kaut kas notika, Nerijusam droši vien vecās traumas, nu, un arī Oskaram neiet viegli, ticiet man, 20 metri it kā, bet šajā karstumā tas prasa milzu spēku un piepuldu, un veiksmīgi tiek galā. Jā, Oskars tiek galā, viņš ir priecīgs, jo nu, viņam nevienmēr veicās tieši šajā vingrinājumā. Un kas tad notiek ar Nerijus? Nerijus apstājās pie 4,3 metriem. Nu, tagad līderi, jā, fantastisku rezultātu uzrādījuši abi milzīgie spēki ir iepriekšējā vingrinājumā Vivakolora mašīnu turēšanā. Un tagad, nu ko, vai Artis noķers Ivaru Kazeļņiku šajā te siltums jums mēšu disciplīnā? Protams, kā vienmēr atbalsts ir, nu mazliet atpaliek Rolands Fersters. Un Artis Plivda atpaliek 14,56. Nu, Rolands cīnīsies līdz galam. Nu, domājams, ka cīnīsies līdz galam, vēl dažas centimetri ir palikuši un rezultāts 21,78. Jā, nu, Artis Plivda tikai 14,56 pārsteigums. Gan pirmajā vingrinājumā, gan trešajā. Ivars Kazeļņiks uzvar otro vingrinājumu šīs dienas sacensībās. Nu, lūk, redzat arī pārējos rezultātus, kā dalībnieki ierindojās šajā disciplīnā siltums jums nešos. Dīdis Zariņš augstajā 4. vietā. Tā ir laikam Dīdža augstākā vieta šī gada sacensībās. Un Nerijus Ļobīkas ar Mareku Jakobsonu, diemžēl, nefinišēja šajā distancā, bet, nu, rezultāts ir kāds ir. Un kopvērtējums pēc 3 vingrinājumiem. Pirmajā vietā Artis Plivda par 4 punktiem atpaliek Mareks Leitis un Ivars Kazeļņiks. 4. Nerijus Ļobīkas, Oskars Brugemanis 5. Nu, jūs redzat, ka šie punkti kopvērtējumā pilnīgi iespējams jau mainīsies pēc nākamās disciplīnas, pēc 4. vingrinājuma, kas būs Trio bet spēka kāpnēm. Mūsu tradicionālais vingrinājums, 3 smagumi, 6 pakāpieni, tātad kopā 18 pakāpieni un 90 sekundes laikā ir jāuznes šie 3 smagumi. Nu, ticiet man, šis ir viens no visbīstamākajiem vingrinājumiem tieši šodien, jo šis karstums, protams, šo roku ādu plaukstās ir atmaidzinājis, un šie rokturi, kurus nes šiem smagumiem, viņi ir tādu nelielu gravējumu ir, un, lai viņi neslīdētu. Un līdz ar to tas ir ļoti bīstami. Un es domāju, ka šis vingrinājums varētu būt tas, kur mums varētu rasties ļoti daudz traumas. Nu, novēlēsim, lai tā nebūtu, bet, nu, laika apstākļi visiem vienādi. Bet, protams, sportistiem ir daudz grūtāk. Mums ārsti saka, lai mēs neejam ārā, pat vispār ārā no istabas, un te puiši ārā pilnīgi karstā laikā nodarbojas ar šādām lietām. Nu, varoņdarbs no puišu puses, un arī skatītāji abrīnojami spēj izciest šo karstumu un palīdz ar savu atbalstu puišiem. Nu, skatītājiem, protams, ka veldzēties ir iespēja ar dažādiem dzērieniem, arī ar īstu vīru dzērieniem, bet, nu, skatāmies, kā veicās mūsu pirmajiem dalībniekiem.
Nu, ļoti labi, ļoti labi. Nerijus Ļobikas, jo varbūt būs pirmais, kurš uznesīs visus 18 pakāpienus. Nu, 18 pakāpienus, jā, mūsu lietuviešu draugs izdara to. Un Mareks Jakobsons izdara arī to šogad, laikam, pirmo reizi Mareks Jakobsons uznes visus 18 pakāpienus. Lūk, Preļi paliks ilgi atmiņā abiem šiem sportistiem. Nu, bet ar ko Preļi varētu palikt atmiņā Oskaram Brugumenam un Rolandam Fersteram, to mēs redzēsim tūlīt pat. Jā, nu jā, tu jau pieminēji par šiem te, par rokturiem un par iespējamām traumām, par ādas noplēsanu uz plaukstām, un ņemot vērā vēl, ka pirmie vingrinājumi visi faktiski bija tieši uz rokām. Vēl jau vairāk pastiprināja otrā disciplīna, bivakalora mašīnu turēšana, kur, nu, liela piepildu un liels smagums bija jāiztur spēku virs plaukstām. Jā, nu, ļoti interesanti, ka tieši pirmajā pārī divi dalībnieki, kuriem iepriekšējā vingrinājumā tikai neizdevās aiznest šos smagos nešus līdz finiša līnijai, abi uznesa 18 pakāpienus. Tas ir pārsteigums, Jā, Preļi ir pārsteiguši daudzas reizes ar daudziem interesantiem rezultātiem. Līdz ar to arī šis kopvērtējums varētu būt ļoti, ļoti interesants. Nu, pagaidām Oskars nedaudz atpaliek no Rolanda. Nu, Rolands iepriekšējā posmā Valmierā uznes 18 pakāpienus, kā viņam ieiksies šodien Preļos. Te pagaidām izskatās diezgan smagi, jo nu varbūt tiešām ļoti daudz spēka paņēma šis otrais vingrinājums mašīnu turēšana, kurā Rolands uzstādies, domāju, savu labāko rezultātu vispār savā sportiskā karjerā. Nu, bet man liekas, ka Oskars Brugumans uzcel 14. pakāpienu, ir uzcēl 14. pakāpienu un ir pārspējis savu iepriekšējā posma rezultātu, kad viņš tika, jā, nemaldos, pie 13 pakāpienu. Un Rolands Fersters 13, ne, bet 18 pakāpienu ir augšā un laiks 1 minūte 14,86 sekundes. Ļoti labs rezultāts. Jā, brīnojam, otrajā posmā pēc kārtas Rolands jau izdara visus 3 smagumus uznesot 18 pakāpieniem. Nu, ko, Dainis Zāģers, nu, viņam vajadzētu sasparoties, jo pagaidām pirmie 3 vingrinājumi, nu, nav viņam pārāk veiksmīgi beigušies. Nu, bet nu, nevar trakot, abi divi ar Māri, viņi varbūt ļoti steidzās, bet atceramies, tiešām laika apstākļi nav šodien sabiedroties spēkiem vai. Nu, redziet, šīs teikšanās maksā ar tādām tehniskām kļūdām. Nu, pagaidām Dainis ļoti, ļoti ātri ir uznesis šos 2 smagumus. Vai pietiks spēka, jo šeit tiešām vajag sadalīt šo spēku, lai pietiktu spēks visiem 3 smagumiem vienlaicīgi. Nu, un pavērojot, ka Dainis, manuprāt, ka ļoti tehniski pareizi izpild šo vingrinājumu ceļu gan ar ceļiem, gan ar kājām, gan ar muguru un arī ar pleciem un rokām vēl piepilīs, tā kā ļoti prīmā patiesībā pat visi 12 pakāpienu viņam uzgāja gaisā. Un lūk, kā jau es arī teicu, Dainis ir apstājies uz 16. pakāpienu, tikmēr Māris lēnām jau ir panācis, lēnām nesteidzoties ir panācis, un par vienu pakāpienu ir aizstājies. Arī Māris ir uz 17. Nu, tagad ir izšķirošais brīdis uz 18. pakāpienu. Māris vēl šajā sezonā nav licis. Dainis ir vairākas reizes. Oi! Vai, kāda neveiksme šāds skats. Lūk, neliela nevīžība bija par iemeslu, kad tiks ieskaitīti tikai 12 pakāpieni. Māri, kas notikās? Kāpēc pamuka tas pēdējais klucis? Es viņu nevarēju pacelt un aiz dusmām nomet lejā. Bet tu zināji taču, kad neieskaitīsies. Man nav mācījuši. Citreiz varbūt tās dusmas jāsavalda ir un jāliek kāja priekšā. Nu, jā, diezin vai, ka kāja būtu 250 kg prāta darbs likt priekšā, bet, nu... Slavenais teiciens, likumu uz nezināšanu neatbrīvo no atbildības. Jā, tieši tā. Nu, ko žēl, protams, ļoti žēl Mārs panāca Daini, un viņiem būtu vienāds rezultāts, bet, diemžēl, šī nevīžīgā, nedaudz varbūt nevīžīgā un tāda attieksme pret inventāru, un inventārs atspēlējās, aizleca projām zaķīti 250 kg, un palika tikai 12 pakāpieni. Jā, nu, tas var Mārim, ne tikai var, bet es domāju, ka tas ļoti, ļoti atsauksies uz Māra rezultātu kopvērtējumā. Jo katrā ziņā viņš varēja pakāpties no šīs 10. vietas mazliet augstāk, jau pateicoties šiem 18 pakāpieniem. Bet, nu, kas ir izdarīts, tas ir izdarīts. Skatāmies, kā veicās nākamajiem spēku vīriem. Mareks Leitis jau ķerās klāt 13. pakāpienam, 250 kg smagajam trioped metāla bluķim. Nu, un šeit neliela tāda Didzims Zariņam atļautais dopings kožamā spirta veidolā. Nu, ļoti grūti iet Marekam. Nu, tātad karstums ir mežonīgs, jo parasti Mareks visu izdara ļoti ātri un eleganti. Nu, pagaidām viņš, un arī Marekam rodās problēmas uz 18. pakāpienu. Nekad iepriekš tā nav.